griežam vaļā vadītāja puses slieksni, atslīpējam vaļā punktu metinājuma vietas un noņemam nost izgriezto metāla daļu. Un šādas te ainavas mums paverās iekšpusē. Iekšā kaut kādā veidā ir nokļuvušas kaut kādas atspirītas un vēl plasmasas detaļas. Šādi te izskatās šīs te pastiprinošās detaļas. Priekšējā ir tādā plus-mínus stāvoklī, taču vidējā ir galīgi garām. Pilnībā jāmaina, pilnībā jāatjauno. Šādi te arī izskatās aizmugurējā pastiprinošā daļa. Protams, ka sliekšņu gals ir nopuvis. Šādi izskatās domkrata vieta un pastiprinošā daļa. Viss ir norūsējis līdz nepazīšanai. Viss jāmaina, viss jāatjauno, viss jāstiprina. Šādi izskatās pats slieksnis no iekšpuses, jau ar caurūsējumiem un drīziem caurūsējumiem pārējās zonās. Un šādi te izskatās vieta, kuru esam arī sasmilšojuši un sagruntējuši pie reizes jums parādu to. Sākam stiprināt, piemērīt un samērīt un sazīmēt un sagriezt lieko šai te aizmugurējai detaļai. Tad, kad tas ir izdarīts, sākam viņu stiprināt un metināt iekšā.